Labdien! Jūs noteikti ietrāpījāt uz mūsu jautājumu, jo patiesībā pilnīgi normāls jautājums, jebkuram dzīvam cilvēkam, kas paskatās pa logu, saskaita, ka vairs jau gandrīz nevienas zaļas lapas nav un saprot, ka arī pašam nelīdzēs tikai cimdi, zeķis, zābaciņi, vajadzēs arī padomāt gan par, varbūt diētu, kas piemērota, bet arī par uzvedības kodeksu. Un, no vienas puses mēs visi mazliet tā kā pieradām Covid laikā, ka vakcīna tiešām spēja darīt brīnumus. Kas notika pirms Covid, būsim reāli, mēs bijām diezgan sliktā statistiskā realitātē par to, ka mēs tā līdz galam neticējām, ka, piemēram, gripas gadījumos vakcīnas var darīt savu darbu. Un pat tie nav brīnumi, tie ir vienkārši eksistējoši sasniegumi medicīnas zinātnē un ir vērts tos lietot. Tieši tāpat kā moderns mobīlos telefons visiem gribas lietot. Man liekas, ka tieši tik vienkārši un vienlaikus, kas tad ir pieejams, Latvijas Republika domā par mums, arī gripas vakcīnas kļūst arvien pieejamākas dažādām vecuma grupām, ir vērts, kaut vai savai omītei, kā izrādās arī teikt, hei, tas viss ir, vienkārši jāizdara tagad, rudens klāt, vienkārši daram. Dācis Zavadska, nerimstoša profesora, bērnu infektoloģi, bet arī ģimenes vakcinācijas centra vadītāja un pats galvenais šajā sarunā imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāji. Labdien, Dace! Vieveisa, nerimstoša ginekoloģijas jomā, jo vadat arī ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju. Paldies, ka esat arī ar mums un, protams, ka fokus arī uz svarīgāko, kas var būt katrai augošai, mēs ceram, ka augošai sabiedrībai, vai ne? Kaut gan statistika par to neliecina. Ainis Dalps, nerimstošs ģimenes ārsts un nekad vēl neesmu jūs redzējis baltā uzvalkā. Paldies, ka uzlikāt vismaz to skopu. Tad es ticu, ka jūs esat ārsts un ārsta praksē, bet jūs esat arī Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas viceprezidents. Dace, tad kā jums liekas, vai viss, ko mēs pārdzīvojām Covid laikā, savā ziņā atver mūsos ticību, zināšanas un izpratni, ka tas čiks un viss patiesībā patiešām ir normāli, ka tā nav nekāda brīnumu lieta, vai tas jau neatiec uz mani, vai apziņas līmenis vispār vakcinācijā kā tādā uzlabojas sabiedrībā kopumā? Paldies, Ansi. Domāju, ka vairāk jā nekā nē. Lai gan nevarētu teikt, ka Latvija šajā jautājumā būtu tāda novārtā palikusi arī pirms Covid. Jo, ja mēs paskatāmies uz vakcinācijas aptvērs datiem kaut vai bērniem, tad mēs esam labā vakcinācijas aptverē ap 98–97% no visiem Latvijas bērniem. Tas nozīmē, ka vecāki vai kļūstot par vecākiem, viņi domā saprātīgi un uzticās medicīnai un zinātnē. Un to pašu man gribētos teikt, ka vismaz tie, kas ir spējīgi analizēt un domāt ar savu galvu, redzēja, ka mēs izkļuvām no pandēmijas tik ātri, cik tas bija iespējams, galvenokārt pateicoties vakcīnām, protams, arī visi citi profilakses līdzekļi, bet tas nevienmēr strādāja, un jo īpaši mēs pēc iespējas mazāk zaudējām arī savus omītus un opīšus vai varbūt kādus ievainojamākus līdzcilvēkus. Tā kā tā bija vēl viena mācība, vēl viens atgādinājums, un lai gan Covid pandēmija ir beigusies, Covid, protams, nav pazudis, un viņš būs kopā ar mums, visticamāk arī tuvākā un tālākā nākotnē kopā ar visiem citiem sezonālajiem vīrusiem. Un sezona tiešām sākās. Viņa sākās gan SPKC statistikā no dažādām laboratorijām un citiem analīžu veikšanas punktiem, bet statistika arī stacionārā mēs redzam nedaudz pieaugumu COVID-19 pacientiem, bet arī gripas pacienti pierādīti. Gripas pacienti jau sāk apmeklēt, tā skaitā arī slimnīcu. Un nekas nav nokavēts, tagad ir īstais laiks, patiešām īstais laiks gan bērniem, gan jauniem cilvēkiem, gan tiem, kam kādas citas fona saslimšanas, gan arī šogad tiešām ir īstais laiks jau tagad senioriem vai gados nedaudz nobriedušākiem cilvēkiem jau vakcinēties, jo īpaši es uzsveru
Tiem, kam ir pāri 60 gadiem, šīs augstas devas gripas vakcīna, kas šogad mums ir pieejama arī Latvijā par valsts līdzekļiem, nodrošinās to, ka ja mēs vakcinējamies oktobrī, novembrī, aizsardzība būs līdz pašām gripas sezonas izplatības beigām. Tātad tas, ko jūs sakat, ka atšķirībā no citām raizēm, tur nevar iedzīvoties tādā situācijā, ka ja tev gadās saslimt tuvākajā dienā uzreiz pēc vakcinācijas, tad tu slimo ar dubultu spēku vai kaut kādas tādas lietas arī citiem cilvēkiem ir. Es jau labāk ar ķiplociņiem pārslimošu gripu, un tad jau man būs arī tā imunitāte, nav ko tur ņemties. Es saprotu, ka tas ir tā kā veclaicīga domāšana, un tomēr nomieriniet arī šos prātus. Jā, tāpat nav veclaicīga, tā ir mītiska domāšana. Es nezinu, kādēļ šis mīts ir radies, jo mēs pat medicīnā īsti nevaram atrast tādus situācijas piemērs, kad tūlīt pēc vakcinēšanās, kad, protams, vēl sākumā šī imunitāte nākamajās dienās nav izveidojusies un inficējoties ar to slimību, pret kuru mēs vakcinējamies, ka būtu sliktāka šīs slimības gaita. Tas ir kaut kā radies prātos, un nevienai no vakcīnām nav, tā skaitā, protams, arī gripai un covidam, šīm bažām jābūt, kad šodien savakcinējos un, piemēram, rīt vai parīt inficējos un saslimu, ka būs sliktāk. Nevajag naivi cerēt, ka vakcīna aizvakar saņemta vakcīna mūs jau šodien pasargās, bet noteikti nebūs sliktāka slimības gaita. Labi, tas nomierina. Vienlaikus lūdzu precizējiet, mēs tā kā Covid laikā iemācījāmies pie vārda pandēmija, jo tā aptver visu pasauli. Epidēmija ir kāda Latvijas republikā, jūs vai kāds cits nosaka, kad ir tā epidēmija. Šodien epidēmijas nav. SPKCS ir statistika, bet epidēmija, kad viņa tā kā var arī nebūt, ja mēs labi vakcinēsimies. Jā, epidēmijas sākumu mums Latvijā pasludina SPKC, jo viņi tātad monitorē vienas konkrētas infekcijas izplatību, un tad, kad viņi sasniedz to brīdi, kad ir no visiem tātad procents ir slimi vai dienā pozitīvo skaits, kas atšķirās dažādām infekcijām, visām nav viens skaitlis, tad pasludina par epidēmiju, bet nav jāgaida epidēmija, pietiek arī ar lielāku vai mazāku izplatību, lai sevi pasargātu, jo tad, kad ir epidēmija, tad ugunsgrēks ir jau pilnīgi visās telpās. Tāpēc vajadzētu jau gatavoties pirmkārtām, lai viņš nenotiek, otrām kārtām, ja viņš ir kaut kādā vienā vietiņā, mēs jau sagatavojamies un sargājam to, kas vēl nav skarts. Labi. Dr. Zalbi, jūsu uzdevums nav cilvēkus biedēt, no otras puses pasargāt. Sanāk, ka ja katrs, ko satiekat, no jums dzird atgādinājumu, vai tu jau savakcinējies, un vai tu zini, ka tu esi tajā vakcinējamo grupā, tad principā mēs varam pasargāt sevi no vārda epidēmija. Es pareizi saprotu, ka tas ir tāds, viss ir katra paša viena rokās. Piemēram, domājot tikai par vienu ģimeni, domājot par, tikai vienu savu istabiņu darba, kur mēs sežam, kolektīvā, 10 cilvēku vienā telpā. Tas būtu, man liekas, tā pieeja, ko mēs galu galā iemācījāmies Covid laikā. Tad aiziet, tad visi ejam šodien darba kolēģi vakcinēties pie Zalba, ne? Tieši tā arī tā darbojās, un uz to jau mēs arī paļaujamies, un tā arī šīs tā saucamās vakcīnu regulējamās slimības, tā tiek ietekmēts, un tas ir tas veids, kā mēs tā moderni tagad runājot pārvaldam šīs saslimšanas un nodarbojamies ar dažādiem profilaktiskiem pasākumiem. Jāatzīmē, ka rudens ģimenes ārstiem allaši ir darbīgs laiks. Ja kā jūs jau iesākāt sarunā un pieminējāt, tad, protams, šīs augšējo elpceļu saslimšanas jau šobrīd ir gana daudz. Ir arī ziņojumi, ko ir nosūtījuši ģimenes ārsti SPKC, ka jau ir reģistrējuši arī atsevišķus gripas gadījumus, manuprāt, apmēram 20. Šobrīd, protams, ar tādu skaitu mēs nevaram runāt, ka Latvijā ir sākusies epidēmija, bet tas ir viens no signāliem, ka vīruss jau ir klāt un tas ir laika jautājums, cik ātri tas izplatīsies. Šobrīd tiek uzskatīts, ka apmēram katra 5. konsultācija pie ģimenes ārsta ir saistīta ar dažādām augšējo elpceļu vīrusu saslimšanām, un apmēram 3. daļa, 4. daļa varētu būt COVID-19 infekcijas dēļ,
dažādās vecuma grupās, arī šobrīd. Šobrīd mums ir tāda vairāk, mēs redzam, ka slimo jaunieši, slimo gados jaunāki cilvēki pirms pensijas vecumā arī, kas ir gana uzņēmīgi attiecībā uz šiem vīrusiem, bet kuriem ir ļoti daudz tādu kontaktu gan darbā vai mācību iestādēs. Un tādēļ jau mēs, kā jau minēju, redzam šo elpoceļu slimību pieaugumu. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, ko mēs darām, mēs jau šobrīd gatavojamies tādai ziemas sezonai un veicam gripas un COVID-19 infekcijas slimību profilaksi. Un vakcinācija šobrīd ģimenes ārstu praksē, es gribēju teikt, ir tas pieprasītākais pakalpojums. Mūsu praksē mēs jau vairāk kā 250 pacientu esam vakcinējuši pret gripu. Ja, un apmēram 70 pret Covid arī ir vakcinēti šajā sezonā. Un kā kolēģi iepriekš minēja, arī mēs esam ļoti priecīgi, ka mums šobrīd ir tāda plašāka izvēle attiecībā uz gripas vakcīnām, ko mēs saviem pacientiem varam piedāvāt. Jo īpaši mēs priecājamies par šīm vakcīnām, kas ir paredzētas mūsu pacientiem vecumā virs 60 gadiem. Tās ir vakcīnas, kas satur lielāku tādu imunizējošās vielas daudzumu un nodrošina krietni tādu stabilāku un labāku aizsardzību pret gripu tieši mūsu pacientiem, kuriem ir gan zināms vecums, kad jau imūnsistēma mūs nespēja tik labi varbūt pasargāt, un kad fonā praktiski vienmēr būs šīs hroniskās saslimšanas. Un tāpat mēs savā praksē piedāvājam arī bērniem vecumā no 2 līdz 7 gadiem, kuriem ir noteiktas hroniskas saslimšanas, kā piemēram astma vai cukura diabēts vai kāda sirds slimība vai kāda cita vielmaiņas slimība. Šīs vakcīnas, kas ir lietojamas intranazāli, tātad degunā iepošama vakcīna. Ārkārtīgi ērti lietošanā, un to mēs esam arī par to priecīgi, un ir zināms, ka šīs vakcīnas šīm noteiktām iedzīvotāju grupām sniegs šo papildus aizsardzību. No vienas puses, tad mums liekas, ka viss ir tik vienkārši un viss ir labi, bet tomēr mēs saskaramies ar dažādām problēmām, realizējot vakcināciju. Ir tomēr joprojām vēl šie mīti un stereotipi un dažādas viltus ziņas, kas pavada vakcināciju, diemžēl Latvijā. Un tas, es gribētu teikt, šajā sezonā tomēr zināmu iedzīvotāju daļu attur, lai veiktu šo profilaktisko pasākumu. Ir mums vēl joprojām, es gribētu teikt, ka ir pietiekami augsta riska grupas pacienti, mūsu seniori, kas vēl joprojām atsaucās uz šīm te kaut kādām viltu ziņām, kas bija publicētas iepriekš, un ir patieši satraukušies gan par blakus parādībām, kas nav vispār saistītas ar vakcināciju. Ļoti daudzi pacienti joprojām vēl savas sūdzības, kas ir, pieņemsim, stenokardija, tātad aterosklerozes izpausmes, muguras sāpes, locītavu, dažādas deformējošas saslimšanas saista ar vakcināciju. Un šeit es gribētu arī teikt, ka šajā sezonā ģimenes ārstiem tas ir pietiekami liels darbs, arī gan ģimenes ārstiem, gan viņu komandai skaidrot to, kas ir iespējams saistīts, ja, un ar ko mēs varam rēķināties pēc vakcinācijas, un kas ir tās lietas, kurām cēlonis ir pavisam cits, un tieši šīs noteiktās saslimšanas, jau pieminētās, ir indikācija vakcinēties, ja, un saņemt gan šo gripas poti, gan COVID-19 vakcīnu, kas sniegs mums lielisku aizsardzību arī šajā sezonā. Labi, aizsardzība ir dubultā vajadzīga cilvēkam, kad viņš ir, tā nav slimība, bet tas ir stāvoklis, kā mēs Latvijā sakam. Jūs esat ginekologs un visdrīzāk satiekot jaunās māmiņas, tā kā sanāk, jūs domājat uzreiz par abiem, vai ne? Gan par topošo mammu, gan par bērniņu. Gripai ir, kā saka, 2 ļaunumi, ja gadienā viņi piezogās šādā dzīves situācijā, kad cilvēks zem sirds nesā vēl vienu dzīvību. Jā, tieši tā, Anse, mēs arī varētu teikt, ka gripas un viņas radītie riski skar 2 uzreiz, un līdz ar to mēs varam teikt, ka arī gripas vakcinācijas ieguvumi uzreiz ir 2. Tā ir tā labā ziņa šajā stāstā. Bet, jā, skaidrs, ka grūtnieces, diemžēl, ir riska grupā, arī, ja mēs runājam par saslimšanu ar gripu, jo grūtniecēm slimība var noritēt smagāk. Ja grūtniecis var biežāk nokļūt slimnīcā, un arī saslimšana ar augstu temperatūru grūtniecības laikā var būt kaitīga pašam bērniņam. Un tāpēc tiešām sezonas laikā ir jādomā, kā grūtniecei sevi pasargāt, jo
es tā domāju, mēs esam tomēr tādā ziemeļu puslodē dzīvojoši un skaidrs, ka tā vīrusu sezona mums ir gana gara. Un tā grūtniecība kādā no posmiem trāpās vīrusu sezonā. Un jāsaka, ka ir virkne lietu, no kā mēs nevaram pasargāt sievieti. Un par laimi viņas varbūt norit viegli, bet tās slimības, pret kurām mēs varam sniegt aizsardzību grūtniecības laikā, tas noteikti būtu jāizmanto. Un gripa noteikti ir viena no tām. Vienmēr, ja mēs runājam par grūtniecēm un vakcināciju, protams, ir trauksmaini jautājumi, vai tas ir droši un kā tas ietekmēs bērniņu, tad jā, tas ir pilnīgi droši. Pasaules veselības organizācija, teju jau 2. gadu desmitu šo vakcināciju rekomendē grūtniecības laikā, tātad viņa ir droša un viņa efektīvi aizsargā sievieti. Un turklāt jāsaka, ka vakcīna grūtniecības laikā arī ļauj šīm te mammas aizsardzības vielām, jeb imūnglobulīnam aktīvi ceļot arī pie bērniņa. Un tātad arī šie mazuļi, kuru mammas ir grūtniecības laikā vakcinētas, pēc piedzimšanas ir lielākā drošībā runājot par gripas infekciju. Un jāsaka, pēdējo gadu šī pandēmija ir viesusi korekcijas arī attiecībā uz vakcināciju pret Covid, jo grūtnieces diemžēl arī slimoja ar Covid smagāk nekā cilvēki bez grūtniecības, un ir saistīti arī ar grūtniecību šādi sarežģījumi Covid saslimšanas gadījumā, kā priekšlaicīgas dzemdības, nedzīvi dzimuši bērniņi, spontāni aborti un ļoti, ļoti tiešām bēdīgi iznākumi. Līdz ar to mēs varam sacīt arī, ka šajās sezonas laikā arī vakcinācija pret Covid grūtniecei ir ļoti rekomendējama. To var darīt, piedodiet, bet vienā dienā, vienā laikā, taču nē, tās jau ir divas dažādas. Jā, to var darīt arī vienā dienā, vienā laikā, tā galīgi nebūtu bēda, jo, skaidrs, ka tie dažādi kairinātāji, ar ko sastopas mūsu imūnā sistēma ikdienu, ir daudz, daudz lielākā skaitā nekā šie divi, teiksim, aģenti, pret kuriem mūsu imunitāte tad ir mērķiecīgi spiesta ražot antivielas. Tādēļ noteikti, šīs abas vakcīnas, gan gripas vakcinācija, gan Covid vakcinācija grūtniecei sezonā šobrīd ir rekomendēta. Doktor, gandrīz mēs varbūt pa daudz jau sākam to Covid te piesaukt, bet tīri no loģikas viedokļa, jūs jau, kad satiekat jauno māmiņu, jūs jau viņai visdrīzāk prasat, labi, un tētis, un vēl kāds, kas dzīvo ģimenē, jo pasargāt to bērniņu un pasargāt to grūtnieci jau, principā, ir visas ģimenes uzdevums. Tas jau nav tikai, ka viņa viena atnāk pie jums, izdara to savu darbiņu, tie pārējiem, taču ar tur ir jāuzvedās, kā teikt. Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Man patīk šis akcents, un tādēļ man patīk, ja grūtniecei nāk uz vizīti līdzi arī bērniņa tētis, jo tad uzreiz mēs varam arī šos jautājumus izrunāt ar viņu. Jo, protams, par to, lai slimība nenonāktu mājās un tātad koplietošanas telpās, kurā ir grūtniece, ir ļoti svarīgi, lai arī pārējie ģimenes locekļi nesaslimst. Un viņi var nesaslimt, ja viņi vakcinējās. Tādēļ ir ļoti gudri, ja ģimenes locekļi tajā brīdī, kad sieviete gaida bērniņu, arī vakcinējās pret šīm slimībām. Un es no savas pieredzes varu pateikt, ka vakcinēties pret gripu dzemdību namā vispār ir romantiska lieta. Man vienreiz tā bija un likās, wow, tik interesanti, man arī kaut kas pienākās dzemdību namā, jo citādi jau tu tur tāds bezjēdzīgs citreiz jūties. Bet labi, doktor Zavadski, vai jūs varētu lūdzu izskaidrot, tātad Latvijas valsts ir ar 3 dažādām, un ar ko viņas ir atšķirīgas? Atcerieties, kas bija pa ņemšanos, kur man tieši vajag vai kādā kokteilītē vēl samaisīt, tad, kad bija Covid pots jāizvēlās, nevarēja vien izvēlēties. Vai nebūtu vieglāk palikt pie vienas, ja tur ir kaut kāda tiešām vecuma vai citas īpatnības? Un sākam ar bērniņiem, varbūt tā čiks un viss, tad tu ielpo kaut ko tādu, vienkārši tev iepūš, tā kā tu būtu ar Hummeru to, degunu tīrāmo līdzekli, patīrīs degunu. Tā ir tā vakcīna, ja? Jā, Ants, es nedaudz atļaušos atkāpties un vēlreiz atgādināt, kas tad vispār var saņemt valsts apmaksātas vakcīnas. Un kuras no viņām, ja tu neesi valsts apmaksāto grupā, vienalga par saviem līdzekļiem, kas ir salīdzinoši maz, ja mēs salīdzinām ar to, cik izdodam, ja ārstējamies no gripas, arī var iegūt. Tātad, vai viens nav labs visiem? Jā, kamēr viņš ir tikai viens, noteikti ir labs visiem. Man patīk salīdzināt gripas standarta devas vakcīnu ar vissezonas riepām.
Protams, viņas ir labas, bet nevienmēr visos apstākļos viņas ir labākās. Nu, lūk, un tātad valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu pilnīgi visi bērniņi var saņemt no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem, un tur būs injicējumā vakcīna, tātad špricīte. Visbiežāk šajā vecumā augšstilbā, standarta devas, laba, efektīva vakcīna. Tad var saņemt, ja runājam vēl par bērniem, visi bērni, tātad sākot no 2 gadiem, kad beidzās, kad ir visiem apmaksāta, riska pacienti vecumā tātad no 2 līdz 17 gadiem. Un šie valsts apmaksātās grupas bērni sadalās tātad no 2 līdz 7 gadi, un tad no 7 līdz pilniem 17. Tie, kas ir no 2 līdz 7, jāsaņem šo nazālo spreju, tātad degunā vienkārši iepūšamo ļoti ērti, kā jau teica doktors Zalps, lietojamo vakcīnu. Tā ir dzīva vakcīna, kas arī tātad papildus viņai dod šīs vēl bonusus vai plusus, jo ir augstāka efektivitāte. Viņa pasargās arī, ja sezonas laikā vīruss nedaudz pamainīsies, tad attiecībā ar šo vakcīnu tas neietekmēs efektivitāti. Kāpēc tikai 2 līdz 7 gadi, neskatoties to, ka viņi ir reģistrēti un droši lietojami līdz pat 18 gadiem? Nu, diemžēl mums valstī nepietika naudas dot visiem bērniem, tāpēc izvēlējāmies vismaz šogad sākt ar šo grupu, jo pirmām kārtām mazi bērni biežāk slimo. Ja viņi slimo, viņi mazāk higiēnu ievēro un būs lielākie arī šie gripas izplatītāji. Tāpēc sākam ar viņiem, ļoti ceram, ka nākamgad būs visiem riska pacientiem bērnu vecumā pūšamā vakcīna. Tālāk, ja mēs virzamies pie pieaugušajiem, tad visi tie, kas ir vecumā, kad beidzās bērnu vecums no 18 gadiem līdz 60 gadiem, un viņiem ir kādas medicīniskas problēmas, tātad kroniskas saslimšanas, viņi arī saņem valsts apmaksātu vakcīnu, atkal standarta vakcīna, injicējuma plecā, un labi pasargās šīs vecuma grupas cilvēkus. Un tad no 60 gadiem, tad, kad imūnā sistēma arī noveco, ne tikai citas orgānu sistēmas un grumbas parādās, bet arī imūnā sistēma noveco, un uz standarta devas vakcīnu vairs neveido pietiekami ilgu un noturīgu aizsardzību. Tāpēc šai grupai beidzot mums arī Latvijā ir izdevies iegūt augstas devas vakcīnas, tātad augstāk šī antigēna deva. Daudzas pasaules valstis, arī Eiropas valstis jau vairāk kā 10 gadus to lieto. Mums tas vienmēr ir bijis tāds pārliecināšanas un arī naudas izdošanas jautājums, bet tagad esam tik tālu tikuši. Tāpēc no sirds aicinu atkal visi, kam ir 60 un vairāk, var saņemt neatkarīgi no sava veselības stāvokļa šo vienu vakcīnas devu. Šodien, rīt, parīt, kaut vai decembrī vai janvārī un justies droši un labi aizsargāt līdz šīs sezonas gripas beigām. Tā, pagaidiet, decembrī vai janvārī man tā kā liktos jau bišķi pa vēlu tam, kā parasti varbūt ielieciet to, vēsturiskās zināšanas, kurā brīdī patiesībā ir tas lielākie uzplaiksnījumi, kaut kad pēc 18. novembra krastmalas apmeklējuma, vai kad viņi sākās, kad beidzās parasti? Jā, es Ance nepavēlti pieminēju to decembru un janvāri, jo, protams, labākais, tā kā mēs sakam, ka kamanas mēs taisam vasarā un ratus ziemā, lai esam sagatavoti tad, kad vīruss nāk, tad ideālais laiks ir oktobra beigas, novembris, jo parasti šajos mēnešos tāda liela izplatība vēl nav, bet sāk jau cirkulēt. Klasiski pirms Covid laikā gripa parasti sākās decembra beigās un pīķis, tad, kad pasludināja jau mūsu pieminēto epidēmiju, bija pats janvāra sākums. Covid ienesa savas sezonalitātes izmaiņas, izmainīja izplatību, tātad visiem šiem ierobežojošiem pasākumiem, un pagājuši, kad mēs gaidījām, bet negaidījām, ka būs tik traki. Jau decembra sākumā mums viss bija pilnā
pilnā sparā, epidēmija tika jau pasludināta, slimnīcas bija pārslogotas, nevarēja uzņemt. Šogad, kā būs, to mēs nezinām. Mēs varam nedaudz paskatīties no dienvidu puslodes. Arī šajā sezonā dienvidu puslodē nav gājis īpaši vieglāk kā pagājušajā sezonā. To mēs varam arī gaidīt šeit. Bet, ja tie, kas nav sagatavojušies vasarā ar kamanām, un dažādi iemesli domāja, nesanāca un visādi citādi, to var izdarīt, ja vien ir pieejams vēl vakcīnas noteikti arī janvārī vai pat februārī, jo sezona ilgs noteikti līdz aprīļa beigām, bet atkal pagājušais gads rādīja, ka pat jūnijā mums vēl bija stacionēti gripas gadījumi. Tāpēc, ja kaut vai februārī aizēj un pasargā sevi no tiem atlikušajiem mēnešiem un vēl, kas ir jāpiebilst, tad ir 2 gripas vīrusi. Tātad mēs esam pieraduši dzirdēt par A un B gripu. Un visbiežāk visas epidēmijas sākās ar A gripu, un tie, kas nav vakcinēti un ir izslimojuši, piemēram, kaut vai pierādīti A gripu, tad pavasarī bieži vien atnāk B gripa. Viņi slimos ar B gripu, tā A izslimošana viņus nepasargās. Vakcīnā ir iekļautas tātad antigēns aizsardzība pret abiem šiem vīrusiem. Tā kā vienas sezonas laikā, ja tu neesi vakcinēts, tu vari pat 2 reizes slimot ar gripu, un pēc vienas reizes nevajag justies ļoti droši, ka nekas ar mani vairs šajā sezonā nenotiks. Jā, starp citu, doktor Zalba, vai jūs varat apstiprināt, it kā visiem zinām, un tomēr varat atgādināt, ka tas gripas vīrus, to vārdu mutācija nenormāli mīl. Proti tas, ka kaut kādu pirms gadiem bija jau vakcinēšanās, ir labi, es jau aizpagājuši gadu novakcinējos. Tas nekādā veidā neskaitās. Tas viss ir katru sezonu darāms darbs. Ja tu esi cieni savu veselību. Tieši tā tas arī ir. Jā, tā ir procedūra, profilaktisks pasākums, kas mums jāatkārto ik rudeni pirms sezonas sākuma. Tas, ko es vēl gribētu akcentēt, kas mums kā ģimenes ārstiem liekas ļoti, ļoti svarīgi, ir, ja mēs paskatāmies, kurš tad ir tā lielākā riska grupa? Kurš ir tas, kuram noteikti šogad un arī citus gadus ir jāizmanto šis pakalpojums un kam ir jāvakcinējas pret gripu? Mēs, protams, iesakam ikvienam, jo katrs no mums var saslimt, un kā likums, mums ir daži pacienti, kas apgalvo neslimo nekad un neko nevajag, bet gripa piemeklē ikvienu noteiktos dzīves posmos. Bet, ja mēs paskatāmies gan no prakses, gan no tādiem literatūras datiem, tad visgrūtāk iet tādiem maziņiem, bērniem, teiksim, līdz 7 gadu vecumam, tad visgrūtāk ar gripu slimo un vissmagāk ir arī mūsu seniori, tad vecumā virs 65 gadi. Un, ja mēs paskatāmies tos datus, kas mums ir ienākuši un ko jau šogad prezentē dienvidu puslodi, kuri jau ir pārcietuši zināmā mērā šo gripas epidēmiju, tad vislielākās hospitalizācijas bija tieši maziem bērniem un mūsu senioriem. Bērni nonāk slimnīcās, tādēļ iedomājamies, ja temperatūra 40 ir nedēļu mazam bērnam, mums būs ļoti grūti to temperatūru kontrolēt, mums būs ļoti grūti bērnam nodrošināt pietiekamu šķidrumu uzņemšanu, un tur ir lieli riski, ka bērns nonāk slimnīcā, ka būs nepieciešamas gan injekcijas, gan sistēmas, un ka bērnam var attīstīties komplikācijas, vidusaules iekaisumi, plaušu karsoņi un tā tālāk. Bet senioriem, lai arī mēs varam viņiem paskaidrot, ka, ja jūs jūtaties slikti, jums ir jādzer pietiekami daudz šķidrums, tad tomēr tās mūsu fona saslimšanas, šīs sirds slimības, plaušu slimības būtiski pasliktinās, ja mēs slimojam ar gripu. Ir pietiekami liels šķidruma zudums, ir augstas temperatūras, ir process, ko mēs saucam par intoksikāciju. Tas ir šis smagais iekaisuma process vienlaicīgi ar audu bojājumu un sabrukšanas produktiem, kas negatīvi ietekmē nieru darbību, izrauc nieru funkcijas pasliktināšanos. Senioriem gripa viennozīmīgi pasliktina arī galvas smadzeņu darbību un pāsina šīs elpceļu un sirds slimības. Un mēs jau esam novērojuši jau izsenis, kad ziemā gripas sezonas laikā
daudz biežāk pāsinās šīs saslimšanas, kā cukura diabēts, sirds mazspēja, ir daudz lielāka varbūtības nevakcinētam senioram piedzīvot infarktu un insultu, kas rodās tieši gripas laikā vai tikko izslimojot gripu. Tad mums ir jāatcerās, ka vakcinācija pret gripu būs tas pasākums, kas mūs pasargās ne tikai no smagas gripas gaitas, bet tas būs ļoti vērtīgs ieguldījums, lai pasargātu mūsu seniorus no infarkta un insulta. Un kas vēl ir būtisks, to mēs redzam šajos sociālās aprūpes centros, ja tur ir klienti, kas nav vakcinēti, viņi izslimojot šo smago slimību, bieži vien kļūst tomēr kopjami, guloši. Šī saslimšana būtiski pasliktina viņu kopējo veselības stāvokli, un šie cilvēki kļūst aprūpējami. Un īstenībā, runājot ar mūsu pacientiem, ar mūsu senioriem, lielākās bailes, no kā viņi baidās, tādās atklātās sarunās, ko viņi atzīst, ir bailes kļūt kopjamam, bailes kļūt gulošam. Tad mūsu rīcībā ir šī iespēja šo novērst, un tā ir vakcinācija pret gripu un noteiktām iedzīvotāju grupām arī vakcinācija pret COVID-19 infekciju. Tas būs ļoti būtisks ieguldījums, lai saglabātu savu vispārējo veselības stāvokli un novērstu šīs biežās saslimšanas, sirds asinsvadu slimības. Un vēl tāda trešā grupa. Citiem uz kakla, doktor, tas skan tā it kā labi, bet jūs vienu vārdu apējat, un mēs zinām, ka gripa mēdz pāris cilvēkus gadā arī, Latvijas sakot, nopļaut. Pēc jūs, tā teikt, vārdu nāvi nelietojat, tik skaisti aprakstot visu, bet, galu galā ar nāvi visefektīvākā biedēšana, ne? Mēs negribu biedēt, ja, un, protams, ka šīs slimības tādiem mūsu, trauslākajiem iedzīvotājiem, un ne tikai, arī mums ir gadījumi, kad arī gana jauni un spēcīgi cilvēki, ja mums ir tādas situācijas ir bijušas, katrs mēs pazīstam kādu savu paziņu vai radinieku, ja, kurš ir aizgājis vai gripas dēļ vai COVID-19 infekcijas dēļ. Bet, godīgi sakot, mūsu seniori, tas, ar ko viņi satraucās visvairāk, ir tomēr kļūt par nastu saviem piederīgajiem, pārdzīvot infarktu vai insultu un kļūt guloši un kopjami. Ja? Un tomēr tad šis ir tas, domāju, svarīgākais arguments, ko mēs gribam akcentēt šajā sezonā tieši kā ģimenes ārsti. Uzrunājiet savus seniorus un aiciniet viņus izmantot šo fantastisko iespēju šogad, kad ir speciāli viņu vecuma grupai pieejamas, pielāgotas vakcīnas, kas dos to aizsardzību un miera sajūtu jums visiem apkārt esošajiem un pasargās no šiem pārdzīvojumiem un šīm smagām komplikācijām. Bet vēl viena grupa ir tikpat svarīga, ir mūsu grūtnieces, ja, kas arī tātad šiem te bērniem un senioriem ir tā trešā grupa, kas param ir lielāka varbūtība, ja slimot smagāk un nonākt slimnīcā komplikāciju dēļ, kas ir saistīts ar gripu un COVID-19. Un šādas situācijas Latvijā ir piedzīvotas, diemžēl. Un tādēļ mēs arī savas grūtnieces, kas ir mūsu aprūpē ģimenes ārstu praksē, vienmēr uzrunājam un atgādinām, ka COVID-19 vakcīnas un gripas vakcīnas ir tieši domātas jums, un šī iespēja ir jāizmanto. Un ja ir kādi jautājumi, tad mēs vienmēr esam priecīgi atbildēt mūsu grūtniecēm par vakcināciju. Vajadzības gadījumā mēs labprāt konsultējamies ar ginekologiem, vecmātēm, kas sniedz šo papildu iedrošinājumu un skaidrošanu. Ja, un lai mēs pārvaram beidzot to, ka grūtniecēm mēs neveicam nekādas vakcinācijas, neko nepiedāvājam, ir pretēji. Ja, tā ir jau, kā doktora Veisa teica, jau sen atpazīta riska grupa, un mēs noteikti uzrunājam un piedāvājam vakcināciju. Jā, lūdzu. Anzi, ja es varu papildināt par to piezīmi, par to nāvi. Jā. Jā, mēs, protams, ka mums negribās biedēt ar nāvi, un nāvi nav vienīgais sliktais iznākums no gripas, bet ja mēs paskatāmies statistiku, ja, tad tiešām tikai Covid laikā no gripas bija ievērojami mazāk šie nāves gadījumu skaiti, bet tā vidēji mums sezonā, tātad no decembra līdz kaut kādam martam, aprīlim tieši gripas dēļ, nevis viņus izraisīto komplikāciju dēļ, nomirst vidēji no 60 līdz 80 cilvēkiem. Un vidējais vecums, protams, ir 80 gadi, bet
Gripa var, diemžēl, arī pilnīgi veselus, jaunus, un tā skaitā arī bērnus, un mums, paldies Dievam, nav bijuši daudz tādu gadījumu, bet gandrīz katrā sezonā kāds vesels bērniņš ar tādu ātru zibensveida gaitu arī bērnu slimnīcā mums neizdodas viņu izglābt. Nē, vienkārši būsim reāli. Mums, protams, ir bēdīgi to klausīties, bet no otras puses ir jānosauc tā iespējamība vārdā. Vēl viena iespējamība, un doktor Veiss, es gribu jums prasīt, tā varbūt nav medicīniska metode, bet jūs visdrīzāk esat pamanījusi, ka Latvijā grūtniecis ir labi organizēts, jo viņi zina, ka sociālo atbalstu nevarēs dabūt, tad, ja laiks nestāsies uzskaitē. Šī ir tāda puspiespiešanas metode, jo mēs jau te arī sarunājamies par vakcināciju kā par brīvu, bet saprātīgu izvēli, kas ir pirmkārt tavā labā, sabiedrības labā vai kā savādāk. Vai jums liekas, ka ir kaut kādas grupas, piemēram, jaunās māmiņas. Es kaut vai tāpēc iedomājos, varbūt, ka cilvēks domā savādāk, bet šajā vecuma grupā, kas tagad ir, saucamajā, kā to sauc, fertilajā vecumā, es nevarēju atrast ātru vārdu, ka tu dažreiz to cilvēku, vēlmi internetā salasīties muļķības vai ko arī ir dīvains. Viņi iegūst pārliecības, antivakseru daudzums gados jaunākos cilvēkos varbūt ir lielāks. Un citiem vārdiem, vai ir pienācis laiks pret to skatīties nevis šajā jūs nenogurstoši mudināt, bet tiešām gandrīz tā kā piespiest. Tu nevakcinējies pret gripu, kad esi grūtniecībā, tu zaudēji, tādu un tādu sociālo labumiņu vai kaut ko tādu. Gluži vienkārši ir tāda lieta kā sabiedrības intereses. Jā, šis ir jautājums, par ko ir vērts padomāt, bet skaidrs, ka tam izglītojošam un skaidrošam darbam ir milzīga nozīme, jo piespiest jau mēs īsti Ansi nevarēsim. Bet skaidrs, ka jo labāk cilvēks izprot, kādēļ, kas viņam ir nepieciešams, jo motivētāks un tā tad ir arī šis lēmums par vakcināciju. Un man liekas, ka liels arguments tomēr, kas palīdz mums runāt ar grūtniecēm par vakcināciju, tiešām ir arī tas ieguvums attiecībā par gaidāmo bērniņu. Jo arī, ja tas mazulis piedzims, tad, kad ir tas decembris un janvāris un tētis iet uz darbu, un tad nāk kāda omīte, viņš tad pieskatīt, kas arī apgrozās kaut kur sabiedrībā, tad tas gripas vīrus jau varbūt reāli atnests mājās, ja, un viņš ir ļoti neaizsargāts pirmajos dzīves mēnešos, un tā mammas vakcinācija ļoti būtiski var viņu pasargāt. Un es arī varbūt mazliet pakāpšos solīt atpakaļ. Profesors Zavacka stāstīja par šīm vecuma grupām, kad, kur, kam. Tātad grūtniecē var saņemt savu valsts apmaksāto vakcīnu pie sava ģimenes ārsta. Nereti ir tā, varbūt, ka sieviete dzīvo Rīgā, bet ģimenes ārsts vēl ir kaut kur reģionā, un tā izbraukāšana darba dienās tur ir sarežģīta un grūta, tad ir atsevišķi vakcinācijas centri, kur var grūtniece arī valsts apmaksāto vakcīnu saņemt. Ne pie sava ģimenes ārsta, piemēram, tāds ir Rīgas dzemdību namā, tādēļ noteikti ir vērts tur vērsties, un faktiski tam nevajag nekādu īpašu nosūtījumu. Tā ir mātes pase, kas ir dokuments, kas apliecina, ka sieviete ir grūtniece, un viņa valsts kompensētu vakcīnu var saņemt. Tātad arī, piemēram, dzemdību namā. Un tad tas ieraksts ieies, es nezinu, ar e-medicīnu vai kā savādāk, arī tajā viņas ziņojumā savam ģimenes ārstam, ka es esmu loģiski rīkojusies pret savu veselību un izgājusi šo poti šogad. Jā, tas būtu, es tā ceru, ka viņš tur iet, protams. Ir vērts padomāt, jo ziniet, ko es domāju? Ansi, ir e-veselībā visas gripas vakcīnas obligāti ir jāievada e-veselībā. Forši, bet sakiet lūdzu, bet šis vārds obligāti, es, piemēram, tiešām esmu pamanījis, ka mana ģimenes ārsts veiciens doktorē Bērziņai ir vienkārši lieliska un vēl labāk, vēl piekasīgāk man un maniem bērniem kļuvusi kopš Covid laika. Tiešām cītīgi mēs kopīgi sakojam, cik ļoti ir ievērots, vai ir laikā, vai ir visiem, vai ir visas iespējas izmantots, ieskaitot par papilomas vīrusu attiecīgā jauniešu vecumā un tā tālāk. Sakiet, lūdzu, tas ir tikai naudas jautājums, jo tā jūs teicāt pati nav arī dārgākā vakcīna pasaulē, gripas vakcīna. Ielikt vienkārši kalendārā, tev tas ir jādara. Es vienkārši atceros, kā mēs Padomju Savienībā bērnāras grupiņu gājām pēc vakcīnas. Vienkārši visi sastājāmies rindā. Es saprotu, ka tā bija totalitāra valsts un tādā es negribu dzīvot. Bet pati tā
tā ideja iekļaut obligātā veselības kalendārā vienkārši tā kā rokas mazgāt. Jā, nav, Anci, tā, tas ir tikai un vienīgi naudas jautājums, ko valsts izdala no budžeta līdzekļiem, jo speciālistu rekomendācijas, kam ko vajadzētu profilaktiski un tādējādi arī gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ietaupot tos pašus valsts līdzekļus, jo tie cilvēki nepaliks slimi, viņi neārstēsies, neņems darba nespējas lapas, viņi nenomirs. Tas vienalga valstī, jebkura vakcīna valstī ir lētāka nekā ārstēt pēc tam, kaut vai tie ir daži saslimušie. Tāpēc tām vakcīnām, kur šīs rekomendācijas ir un mums valstī ir, es domāju, ļoti labā līmenī, rietumu līmenī rekomendācijas par konkrētām vakcīnām un infekcijām, tad, ja kaut kas nav kalendārā, tad tas ir naudas jautājums. Labi, bet tad ejam tālāk. Atcerieties Covid laikā, kad valsts deva iespēju darba devējiem pašiem noteikt, ka viņa darbā, viņa iekšējā kārtības noteikumi ietver, ka uz šo darbu var nākt tikai un vienīgi vakcinēti cilvēki, citādi uzņēmums vienkārši uzkārsies. Es saprotu, ka mēs tagad runājam par nesalīdzināmām lietām, jo Covid infekcija izplatījās trakulīgāk, un tā bija patiešām pasaulīga pandēmija. Bet vai, piemēram, šobrīd darba kolektīvs, kurš, īpašnieks, vienkārši manam gaterim ir tādi draudi apstāties janvārī. Nē, es visiem lieku aiziet un novakcinēties, parādīt man izziņu, un viss laimīgi, turpinam darbu. Tā ir tā demokrātisko valstu sarežģītā puse. Bet, protams, es personīgi un daudzi mani kolēģi, gan šeit Latvijā, gan startautiski, es esmu par to, ka mēs saprotam, kāpēc mums kaut kas ir vajadzīgs un vai sevis dēļ, vai blakus cilvēka dēļ, nevis, ka mēs kaut ko daram piespiedu kārtā, bet es gribētu arī vairākus darba devējus atzīmēt, ka viņi katru gadu šīs maksas vakcīnas saviem kolektīviem pasūta, apmaksā, vai tā ir apdrošināšana vai no saviem līdzekļiem, jo, kā jau Ansta minēja, protams, jebkuram darba devējam ir izdevīgi, ka viņa darbinieks ir darbā, nevis nedara darbu, slimo un vēl, piemēram, pirmās dienas viņam jāapmaksā slimības vēl. Par izdevību runājot, doktor Zalba, lūdzu izskaidrojiet, man tagad pēdējā laikā ļoti izdevīgi ir piezīmēt savam ģimenes ārstam, pateikt, dakrīt, man vajag to, man vajag šito, un viņš nosūta vēl kaut ko. Vai man ir jāiet pie jums rindā, jāsēž gal galā ar risku vēl kaut ko noķert nevajadzīgi koridorā sēžot, vai to gripu var pasūtīt Attālināt šo pakalpojumu sniegt mēs nevarēsim. Tomēr būs jāatnāk un ģimenes ārsts jāsatiek. Tātad, lai tiktu pie vakcīnas, jūs man tā kā pārbaudat, ka es esmu plus mīnus vesels, lai saņemtu. Es par vairāk to ērtību, kāpēc man jūs traucēt, vienkārši uzrakstiet man zīmīti, es iešu uz vakcinācijas kabinetu pa taisno. Iespējams, te darba organizācijas iespējas ir dažādas, bet pamatā, kā darbojas ģimenes ārsti, vismaz tādās lielākās praksēs un reģionos, mēs šo pakalpojumu realizējam paši, tepat uz vietas savās praksēs, jo mums tāds pieprasījums pēc tāda pakalpojuma, ka mēs iedotu nosūtījumu un pacients brauktu vakcinēties, vēl līdz šim nav bijis. To visu mēs mēģinam izdarīt savās praksēs. Un tas, es domāju, ir tas labākais variants, kā šo pakalpojumu nodrošināt. Tā mēs tādām starptautiski, varbūt kādām rekomendācijām, kas tiek sniegtas ģimenes ārstiem, tiek runāts par to, ka mēs šo pakalpojumu maksimāli integrējam mūsu pacientu aprūpē. Tā integrācija nozīmē to, ka ja pacients pie mums zvana, jebkura iemesla dēļ, tad mēs vienlaicīgi rudens sezonā aktualizējam arī jautājumu par vakcināciju. Ja pacients pie mums ir atnācis savas sirdslimības dēļ, mēs viņu atpazīstam kā riska grupu, mēs tajā pašā dienā pacientam arī piedāvājam vakcināciju un veicam vakcināciju. Un tas ir tas izrādās efektīvākais veids. Katru iespēju, katru vizīti, kad pacients ir pie ģimenes ārsta, izmantot arī šiem profilaktiskajiem darbiem un pasākumiem. Jūs tik un tā paprasīsiet, vai šodien nav iesnas klepus vai ko, ja kā ir, tīri pirms pacients nolēmja. Es jau redzu, ka profesors Atska grib atbildēt. Jā. Bet šīs nav kontraindikācijas, lai saņemtu vakcināciju. Tas ir mums arī šodien noteikti jāuzsver. Kontraindikācija vakcinācijai ir tad, ja pacientam ir bijusi smaga kāda alerģiska reakcija uz noteiktu poti.
Citādi tās lietas, ko mēs parasti piesaucam, iesnas, klepis, svārstīgs asinsspiediens vai drusku vispār nomākts garastāvoklis, tās nav kontraindikācijas, lai mēs atliktu vakcināciju. Un tas, kā reizes ir, es domāju, tad vēlreiz akcentēšu to. Un arī kolēģiem mums visiem ir jāatcerās, ka ja pacients ir nonācis mūsu redzeslokā, tad izmantojam to iespēju, piedāvājam, uzrunājam un realizējam vakcināciju neatliekam. Jo izrādās, ka tāda vakcinācijas atlikšana, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mums piemirstās to darīt. Pacientam arī ir laika gaitā, viņam ir daudz citas intereses, ko rudenī darīt. Vai ne? Nevis domāt par to, kad es pierakstīšos un speciāli nākšu pie ģimenes ārsta vēlreiz, lai saņemtu šo pakalpojumu. Ja? Kritiski, ļoti kritiski izturamies pret tām mūsu iedomātajām kontraindikācijām. Tās parasti ir viltus kontraindikācijas, un mēs varam realizēt šo pakalpojumu. Ja ir iespējams ģimenes ārstu prakses, kuras uz vietas nesniedz vakcināciju, tad viņiem noteikti ir jābūt arī līgums ar Nacionālo veselības dienestu, paredz, ka obligāti ir jābūt sadarbības vakcinācijas kabinetam, kur šie pacienti ir nosūtāmi un šo pakalpojumu saņems. Bet tas, ko es vēl gribētu piebilst, ka šobrīd ģimenes ārsti ir pilnīgi pietiekami nobruņoti ar vakcīnām. Mums ir ko pacientiem piedāvāt dažādām vecuma grupām, ko mēs šodien runājam. Gan lieliem, gan maziem, gan mūsu senioriem. Tā kā vakcīnas ir ģimenes ārstiem pieejamas, un mēs tās noteikti piedāvāsim un izmantosim vēl gan novembrī, gan decembrī. Un ja būs arī vēlāk, ko piedāvāt, tad noteikti arī vēlāk. Bet es gribētu akcentēt, ka novembris, manuprāt, ir tāds izcils mēnesis, kad mēs šo profilaktisko pasākumu varam realizēt līdz, kamēr tiešām nav sākusies tāda masveida saslimšana, jo tad arī jāsaprot, ģimenes ārstu prakses būs krietni noslogotākas, aprūpējot gripas pacientus, covid pacientus, un mums varbūt neatliks tik daudz laika, lai veltītu šīm sarunām par vakcināciju. Un šobrīd vēl akcentēšu, tas ir īstais brīdis, kad apmeklēt ģimenes ārstu un sazināties par vakcinācijas iespējām. Acī, jūs gribējāt par tām kontraindikācijām, ja? Tad puņķi nebūtu iemesls, lai neietu, ja? Nu, tad ne tikai gripas vakcīnai, jebkurai vakcīnai, vienalga pret kādu infekciju, dzīva vai nedzīva vakcīna, lūdzu, beidzam šīs viltus atlikšanas iemeslus, iesnas, temperatūras, kaut kādas mazas antibiotikas, klepus, mazi bērni nepieņemās svarā, un kā jau teica doktors Zelps, slikts garstāvoklis vai kaimiņam klepus, ja? Nu, nē, mums nav jābūt kaut kādā ideālā tehniskā stāvoklī, lai saņemtu vakcīnu. Ja? Tas imūnā sistēma īstenībā nošķaudās. Tur nekas tāds nav saņemot vakcīnu. Pagaidiet, bet tad šitajā mirklī varbūt ir vērts ielikt, bet ko darīt, ja tev doktors tikko pateica, tev ir gripa? Tā iet uz vakcīnu jau nevajag, jo tā gripa tavā organismā uztaisīs. Nu, ja? Ja tieši par gripu mēs runājam, un jau šobrīd ir pierādīta gripa, nu tad vairs nav vērts. Vienīgi pēc tam, nu, ja tas ir, teiksim, sezonas sākumā, tad, kā jau es minēju, par to bērnību, tas varētu vēl pasargāt. Bet kopumā, jebkurai vakcinācijai, ja mēs daudz dzīvojam šajos nepatiesajos domās un iemeslos, arī tā skaitā no kolēģiem, ka nevar šodien vakcinēt, jo ir miljonus iemeslu. Jā. Doktor Veisa, vai jūs iedomājaties tādu situāciju, kaut kad, es nezinu, pēc 3 dienām, piemēram, pēc šīs tiešraides, ka pie jums sastāsies cilvēku rinda, kas teiks, doktor, man taču vēl nav vakcinācija, vai jūs varētu lūdzu man izrakstīt, tā teikt, zīmīti uz, es aizmirsu, kurā stāvā, 5. stāvā, man liekas, pie jums dzemdību namā bija tā vieta, kur var ievakcinēties bez ģimenes ārsta. Vai kā ir, vai mums vajadzētu, es nezinu, tagad pēc šī katram pieiet savam ģimenes loceklim, uzspiest uz plecu un teikt, kādu tu pēdējo reizi biji pie ģimenes ārsta paprasīt par gripas vakcīnu? Es domāju, ka nav noteikti lieka jautājumi par šo, un jāsaka, ka mēs jau par grūtnieču vakcināciju sākam runāt jau tad, kad ir rudens klāt, ja? Tad, kad ir jau tas septembris vēl ārā, mums spīdēja saule un likās, ka mēs varam vēl par to nedomāt, jo grūtnieci jau redz viņi nāk apmēram ik pēc 4-5 nedēļām, un skaidrs, ka nākamā vizīte viņi jau būs oktobrī, un tad jau tās vakcīnas būs, un tad ir jau jāiet un jāveic, un noteikti ir
drīkst par to saulaicīgi sāk runāt, un jebkurā no grūtniecības laikiem vakcinācija pret gripu, pret covidu drīkst un vajag veikt, un tā ir vērtīga vakcīna, un arī ģimenes locekļiem ir ieteicams vakcinēties. Un vēl, man liekas, ir superīga situācija, kāda ir salīdzinoši tomēr reti, bet ja sieviete vai pāris atnāk un vēlas pārunāt to, ka viņi vēlas plānot grūtniecību, un arī tas ir labs brīdis teikt, nu ziniet, ja jūs plānojat, ka tas bērniņš varētu pieteikties rudenī, ziemā, pavasarī, tad arī vakcinējieties šajā sezonā, lai nav tā, ka ir pats grūtniecības sākums un pēkšņi ir augsta temperatūra un izrādās, ka tā ir gripa. Ja? Tātad, lai jau tā aizsardzība ir uz to brīdi jau noorganizēta, tas arī būtu svarīgi. Doktor, man viens tāds, es nekad neesmu sapratis, kāpēc man prasa florogrammu katru reizi, kad es gribu piedalīties savu bērnu dzemdībās, bet sakiet, cilvēks, kam gadītos slimot ar gripu, bet viņš gribētu būt tas, kas pagriež savam dzimstošajam bērniņam to nabas saiti. Man vismaz tā liekas tāda svarīga lieta dzīvē. Ļoti labs jautājums. Viņš jau netiks ielaists, vai ne, dzemdību zālē, dzemdību namā pat būs uzraksts epidēmija. Par šo plaušu rengenu, kādēļ tas ir ietverts ministru kabineta noteikumos un kādēļ tuviniekiem tas ir jāveic, tas stāsts ir mazliet cits, jo Latvija ir tādā reģionā, kur ir augsta saslimstība ar tuberkulozi, un pat vēl nesen tika publicēti dati, ka mums atkal šie skaitļi, starp citu pēc Covid, ir palielinājušies. Un tātad cilvēks var būt slēpts tuberkulozes nēsātājs arī bez ārējām izpausmēm, un šī slimība tiešā kontaktā zīdainim varētu būt ļoti, ļoti bīstam. Tādēļ šis plaušu rengena mērķis ir faktiski atklāt to, vai kāds no tuviniekiem, tētis, visbiežāk tiešā kontaktpersona, nav šīs slimības nēsātājs un neapdraud zīdainīti, kad viņš ir piedzimis. Jā, zīdainis saņem savu vakcīnu, mammai tiek veikts plaušu rengens pēc dzemdībām, bet arī tuviniekus pārbaudīt ir ļoti svarīgi. Tādēļ ir plaušu rengens. Labi, par plaušu rengenu ok, bet vienkārši, ja cilvēks nav vakcinēts, jūs viņu gripas epidēmijas laikā laidīsiet, iespējams, viņa dzīves vienā no svarīgākajām dienām klāt, proti, dzemdībās būt klāt savai sievai, būt pirmajam, kas kopā ar vecmāti noķer savu, jauno dēlu, piemēram. Šis ir labs arguments, un to varētu apsvērt, bet šobrīd nav mums tāda ierobežojuma, ka tad, ja tētis nav vakcinēts pret gripu, ka viņu neielaistu dzemdībās līdzi, bet starp citu, tas varētu būt viens tāds labs motivējošs faktors, kādēļ vakcinēties tuviniekiem. Ieejas durvīm vienkārši parāda, ka tev ir ne tikai tā sakravātā soma, ko vajadzēja sakravāt jau kurā tur mēnesī, bet neviens nekad nekrāmē. Labi. Klau, man ir sajūta, ka doktoram Zalbam ir jau tagad sastājušies rindā jauni pacienti, gluži vienkārši, ka apziņas līmenis, es vismaz ceru, ir mūsos augstāks nekā bija līdz šim. Doktor Zavacki, vai jūs varētu savu sapņu ciparu nosaukt, lai viņš piepildās? Ziniet, visu, ko jūs 1. novembrī vēlaties, parasti piepildās, jo ir visu svēto diena Rietuma Eiropā. Iedomājieties, agrāk man liekas, ka mēs nesaniedzām pat 5% aptveri gripas vakcinācijai. Kā jūs gribētu? Kas jūs darītu laimīgi? Es gribu redzēt jūs laimīgi. Tas piepildīsies šajā sezonā. Kāda būtu tāda forša aptvere, lai pasargātu sevi? Atcerieties, mēs visi šito iemācījāmies Covid laikā. Tad turpinām. Es noteikti ļoti gribētu, lai tie visi, kas ir 60 plus vai 65 plus, tur mums tā vakcinācijas aptvere būtu minimums 75. Bet vēlams 90, kā tas, piemēram, bija Covid laikā Dānijā, kur cilvēku uz ielas teica, es saprotu, kāpēc man tas jādara, nav apspriežams jautājums. Tas būtu gan mazbērniņi būtu priecīgi, gan bērni būtu priecīgi un pats būtu vesels un būtu iespēja tikties ar mīļajiem un darīt lietas, kas sagādā prieku. Par bērniem es gribētu teikt, ka arī visiem bērniem līdz 7 gadu vecumam, jo tas ir diezgan liels veselības sloks un pietiekama augsta bīstamība šajā vecumā. Arī bērniem tiem būtu apmēram tādam pašam procentam. Un ja pārējā sabiedrībā mums būtu kaut vai 50% vakcinācijas aptvere, tad mēs jau kontrolētu šo infekciju, nevis viņa kontrolētu mūs. Un kaut kādā mērā tie egoisti, kas dzīvo uz citu cilvēku rēķina, būtu labāk pasargāti, tāpēc, ka mums būtu labāka un augstāka vakcinācijas aptvere.
Jā, nu tādi it kā neekonomiski argumenti, bet man liekas, ja mēs visi runājam, ka mums nepatīk tā mūsu ekonomiskā stagnācija un citu valstu ātrākas izaugsmes, šis ir tāds interesants veids, kā varbūt sev motivēt. Es gribu dzīvot pārtikušākā valstī, kurā ekonomika neapstājas, tāpēc, ka visas slimnīcas aplīmētas ar uzrakstiem pandēmija, ja? Vai epidēmija, laikam ceru, ka līdz pandēmijai netiks. Karantīna un, piemēram, piederīgiem apmeklējumi aizliegti. Jā, nu mēs negribētu, vai ne? Nu, galīgi nē, bet, protams, ja jūs to darīsiet medicīnas iestādēs, tad tam būs savā ziņā arī mūsu līdzdarbošanās iemesls, protams, nedarbošanās iemesls. Labi, es pilnīgi jums apsolu, es pēc šīs tiešraides zvanu savai ģimenes ārstei, es saku viņai visus savus bērnu kodus, es pierakstos rindā, vēl tikai jāsaskaņo ar bērniem, kad viņi tiek labāk no skolas, lai ar vienu braucienu visiem čiks un viss, un tas patiešām ir čiks un viss, bet paskat kādi ietaupījumi un labumi, pirmkārt jau katra veselībai, otrkārt tiešām, ja gribam domāt valstisku uzdāvinājumu uz 18. novembri savai valstī savu veselību, tādā simboliskā nozīmē. Liels paldies gan Daci jums, gan Vija jums, gan Aina jums. Liels paldies arī katram vienam, kurš tieši šodien, mūsu sarunas dēļ, nolems tomēr doties, kā dzirdam, nekādas vairs runas par to, ka nav jau kaut kas tur piegādāts, vai tur tās rindas, vai tur kaut kādi citi iemesli. Atrast iemeslu nedarīt vienmēr būs vieglāk, izdarīt savukārt ir prātīgāk, varbūt tā. Tad pie vārda prātīgs arī beidzam. Liels paldies un lai mums visiem veselība pirmkārt, ja? Pastaigas svaigā gaisā, dezinficētas un veidinātas telpas noteikti arī ir labs veids, bet tas neatceļ vakcīnu. Uz redzēšanos. Paldies liels! Atā! Atā!